liekas, viņš ir stāstījuši es, Līva Bērs. What the fuck is that? Pagaidiet, tuļņās. Kaut kāda frīga īsnots. Tātad, pie kā es paliku? Pie laika ziņām. Tuvojas ziema. Uzvilciet savus ziemas abciņus un obligāti nomainiet ziemas riepas pēc vasaras riepām. Tādēļ, ka visi ceļi ir aputināti ar manām viesputru un putuvēju. Jā. Rīgā šobrīd līst, bet pēc 2 dienām var apsolīt jums sniegu. Valtu, mīkstu. Un ja viņš ļauj dzeltens, tad sunīts vēl nav paspējis pačurēt. Tālāk es varētu dot vārdu savai kolēģei Lindai Krēmerei ar sporta ziņām. Paldies! Šis ir sporta ziņas. Tātad, šodien notika skrējiens, kurās atceritās Vārden Bruņerupucis. Uzminiet, kurš uzvarēja. Protams, ka Bruņerupucis. Šis bija tiešām lielākā izgāšanās varžu karjerā. Toties Bruņerupucis šodien dabūja pirmo skrējienu pa olimpisko rampu. Tā, labi, viņš nogāzās tur, bet tas nekas viņš bija pārāk lēns, tāpēc viņš beidza skriet 7 stundas pēc sacensību beigšanas. Bet tas nekas. Tātad, kas vēl bija? 369 reizes basketbolā bumba trāpīja vīrietim ar pelēkiem matiem un ovālu seju. Uzminiet, kurš tas ir. Vārdus neteikšu, tā būs pārdomi jums. Un, kas vēl bija? Laikam, šovakar tas bija viss. Pateicamies, ka skatījāties mūsu kanālu LKLB vai otrādā, kā vien vēlaties. Atvainojamies par tam sagādātajām nērtībām, kuras mēs jums noteikti sagādājām. Mēs vienkārši neesam vēl tik labi visi iemācījušies, mums nav oficiāls kanāls un beidz bužināt manu galvu. Paldies, uz redzēšanos!